2011. gadā bijām pabeiguši skolu, jauni, enerģiski, ambiciozi. Bet tad mēs vēl nesapratām to, ka bez pieredzes, diemžēl, Latvijā nevienam nebūsim vajadzīgi. Pēc cītīgiem un neveiksmīgiem darba meklējumiem mēs beidzot to sapratām un nolēmām doties prom. Izrādās, mēs nebijām vienīgie. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datubāzes 2012. gadā 11,860 cilvēku pamet Latviju. 13. gadā tie bija 14,262, 14. gadā 8,652 un 15. gadā 10,640 cilvēki. Tagad ir 17. gads un par 16. gadu dati vēl nav apkopoti. Daudz iespējams uzskata, ka tas, ka cilvēki brauc prom, ir bēdīgi. Man šķiet, ka tā nu gan nav. Aizbraukšana ir piedzīvojums, jauni iespaidi, jauna pieredze un neaizmirstams atmiņas. Es nesaskatu tur neko bēdīgu. Bēdīgi ir tikai tas, ka dēļ šī brīža apstākļiem Latvijā cilvēki neatgriežas. Bet šis stāsts nav par bēdīgo. Šis stāsts ir par diviem draugiem un viņu pirmo kopīgo piedzīvojumu. Mūsu piedzīvojums ir roadtrips sākās Liepājā, un finiša taisni bija Norvēģijā, pilsētā Bergene. Pirmais posms bija no Liepājas līdz Ventspili, kas mums aizņēma 118 km. Esmu elektronisks fans. Ventspili. Un laikam šis būs mūsu promis, ko es nevaru visu nofilmēt, tāpēc, ka nevaru. Promis. Riktīgi liels, bet izstāst, ka viņam te ūdens tā kā ārās. Viņam ir sūds, tā kā Mārtiņš teica. Sūcē! Nākamais posms bija no Ventspils līdz Nīnešhamai, tikai 277 km, bet aizņēma mums gandrīz 13 stundas. Vislabākās atmiņas ir no šī pēdējā posma, no Nīnešhamas līdz Bergenei. 1016 km, nedaudz vairāk kā 13 stundas. Road trip! Nezinu, uberīgie vārdi, kas aiziet uz GPS, esam nobraukuši apmēram 100 km no Prāmjē, vēl palikuši 973, ja jūs redzat, ja ne, tad paši vainīgi, ka neredzat. Tālāk pagaidām mēs braucam 90. Tātad mums sanāk rāda, ka mums ir ceļš smuks, vai ne? Un ja mēs īstenībā apstamies, tad ir tā, ka bišķiņ ceļš, jā, bet viņš ir diezgan tālu. Laikam kāds pārāvs. Mēs esam galā. Tā ir Mārtiņš Zīme. Šausmīgi daudz, kas piesaist uzmanību, bet jābrauc. Jā. Mocītīs! Šī ir piektura numuri 12. Tā pāris smagās mašīnītes, jūs varat paskatīt ar pārsvaru mūsu brāļu lietuviešu numuriņiem. Paskiet palidu apkārt mašīnai, kā pirms tam darīt. Es pasvaru, pēc ar palidu. Izmērķi seju. Tā, mēs esam beidzot labi atgūst runas spējas. Bijām apmaldījušies diezgan pasmagi. Joprojām mēs esam tikpat daudz, cik mēs jau esam pēdējo 2 stundu laikā prom no
galamērķi. Tā ir mūsu zanīte. Nu jā, mēs visu to laiku braucam, mēs laiku lamājam mūsu mazo mīļo navigāciju. Un tad mums radās doma izdomāt viņiem vārdu. Jā, nācam pie secinājuma, kurš nekrīt ir sēdāk visiem uz nerviem. Tad mēs izdomājam vārdu zanīt. Tā būs mūsu zanīte tagad. Jums daudzi palīdzējis. Dairs atkal kaut kur iebrauc.